morning, everyone. Labrīt, draudzi! It's good to be with you here. Ir patīkami būt kopā ar jums šeit. I'm very pleased, as well as my wife and our son are very pleased to be here. Gan es, gan mans sieva, gan mans dēls, mēs esam priecīgi, ka varam būt šeit. We really look forward to visiting your beautiful city. Mēs gaidījām to brīdi, kad varēsim apmeklēt jūsu skaisto pilsētu. We have been here a few times on official business and about 2 years ago just to visit and to get to know some parts of your city. Bijuši pāris reizes, gan darba dēļ, gan arī pirms pāris gadiem vienkārši, lai atbraukt atpūsties jūsu skaistajā pilsētā. We already started last night. Mēs uzsākām jau aizvadītajā vakarā, We spoke about forgiveness. kad bija svētruna par piedošanu. That the only answer to the experience of the past is forgiveness. Ka vienīgā mūsu atbilde uz pagātnes pieredzi ir piedošana. Because it's the only way for hope in the future. Jo tas ir vienīgais veids, kā var būt cerība nākotnē. But this morning I take a different perspective. Bet šodien skatīšos no citas perspektīvas. I look at what is God's purpose for our lives. Tas ir jautājums par to, kāds ir Dieva mērķis mūsu dzīvei. And for this reason I looked through 3 different episodes in the Bible. Un šajā nolūkā es esmu aplūkojis 3 dažādas epizodes svētajos rakstos. The first one comes in the first book of the Bible, Genesis. Pirmā pieredze ir 1. Mūzes grāmatā. 12, 1 and 3. Tas ir 12. nodaļas, 1. Mūzes grāmatas 12. nodaļas, 1. līdz 3. pāns. Un tas kungs sacīja Ābramam: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva mājām uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. We can best understand this text against the Tower of Babel. Mēs varam labāk šo tekstu izprast. It is what the writer speaks about a few chapters earlier. It is what the writer speaks about 2-3 chapters earlier. Mēs varam labāk izprast šo tekstu, tad, ja mēs aplūkojam, ko rakstnieks raksta pirms 3 vai 4 nodaļām. In building up that Tower of Babel, people had put together their economic and intelligent resources. Un tas ir stāsts par Bābeles torņa būvēšanu, kur cilvēki ieguldīja gan savus ekonomiskos resursus, gan arī intelektuālos resursus. To build themselves a city that would secure the existence and well-being. Jo viņi vēlējās uzbūvēt pilsētu, kas nodrošinātu viņiem gan eksistenci, gan arī labklājību. And give them opportunities to make a name for themselves. Un tas dot iespēju viņiem pašiem radīt sev vārdu. Today we speak about self-actualization and self-fulfillment. Mēs šodien arī runājam par pašrealizāciju, par sevis piepildīšanu. That old story reminds us how people's attempt to feel secure and make something of themselves ended in disintegration and chaos. Un tas parāda mums, kāda ir cilvēku pieeja, kur viņi meklē drošību caur saviem darbiem šajā kaosa pilnajā pasaulē. Now, God approaches Abram and promises him 2 things that are conditional. Un Dievs tuvojas Ābramam un apsola viņam 2 lietas, kas ir ar nosacījumu. If Abram is willing to leave his cultural background, his culture, Ja Ābrams ir gatavs doties prom no savas kultūras, God would do 2 things to him. Dievs viņam dotu 2 lietas. To bless him, that is, to provide for him everything he needs for good life. Dievs viņu svētītu un nodrošinātu ar visu to, kas ir vajadzīgs labai dzīvei. And secondly, that his life would be fruitful, that is, his life would have a purpose and destiny. Un otrkārt, viņa dzīve būtu auglīga, viņa dzīvē būtu mērķis un virzība.
According to the Bible, blessing means the following. Pēc Bībeles svētība nozīmē sekojošo. Participation in the fullness of life. Tas nozīmē piedalīties dzīves pārpilnībā. Power to achieve it. Spēks sasniegt to. As a result of God's blessing, Abraham would experience a good and meaningful life. Tas nozīmē, ka ar šo svētību Ābrams piedzīvo pilnīgu dzīvi. And this is, I believe, we all are looking for. Es domāju, ka tas ir tas, pēc kā mēs visi tiecamies. One way or another. Vai vienā vai citā veidā. And we try to secure it in many ways Un mēs mēģinām to nodrošināt daudzos veidos. that are not all life enhancing. Bet ne visi no šiem veidiem vairo dzīvīgumu mūsu dzīvē. Curse, of course, must be the opposite. Attiecībā uz lāstu tas nozīmē, ka tas ir kaut kas pretējs. Inability and powerlessness to participate in the goodness of life. Tas nozīmē, ka trūks spēku vai tā ir nespēja piedalīties dzīves pārpilnībā. Why Abraham? Kāpēc Ābrams? We don't know. Mēs nezinām. We are not told much of his background, Mums daudz par viņa pagātni nav except stāstīts. that he came from the line of Shem. Vienīgi tas, ka viņš nāk no Šema līnijas. He had his own weaknesses and vulnerabilities, Viņam pašam bija savi trūkumi, savi vājie punkti. which came out particularly in his relationship to his wife Sarah. Īpaši tas izpaudās viņa attiecībās ar viņu sievu Sāru. But more important, what a person is now is what can become of him or her. Bet ne tik svarīgi ir tas, kas ir cilvēks šobrīd, bet svarīgāks ir tas, par ko viņš vai viņa kļūs. What God can do to him or her to change his or her life, Ko Dievs var darīt viņam vai viņai, lai izmainītu viņas dzīvi, to bring out his meaning, lai piepildītu savu nodomu. if that person is willing to be educated. Ja tas cilvēks vēlās, lai viņu apmāca. It took 30 some years for Abraham to be educated how to treat his wife Sarah. Ābramam pagāja vairāk kā 30 gadi, kamēr viņš tika izglītots, labi izglītots, kā attiekties labāk pret savu sievu Sāru. Because we are told in the beginning he took Sarah for granted. Mēs lasām, ka sākumā viņš Sāru pieņēma kā pašu par sevi saprotamu. That Sarah is not only his companion, Ka Sāra ir ne tikai viņa dzīves biedrs kompaņons. not just an object in his life, Viņam bija jāiemācās, ka Sāra nav vienkārši priekšmets But his vai lieta true viņa friend. dzīvē, bet viņa patiesais draugs, his true companion. patiesas kompaņons. Only then Abraham was ready to become a father. Un tikai tad Ābrams bija gatavs kļūt par tēvu. God had a purpose for Abraham and for all those generations that would come after him. Dievam bija plāns gan Ābramam, gan arī tām nākamajām paaudzēm, kas nāk pēc viņa. Which we can summarize in the following: Un to mēs varam kopsumā rezumēt sekojoši. free, willing obedience Tā ir brīvprātīga paklausība, that grows out of heart, kas nāk no sirds dziļumiem. right way of living and justice, Tas ir taisnīgums, tas ir patiesas and the dzīves respect for the holy. un respektēt to, kas ir svēts. Respect for the holy God is not only a matter of the head, but also of the heart. Cienīt Dievu, kas ir svēts, tas nav tikai prāta jautājums, tas ir arī sirds jautājums. Heart in a sense that we think who God is, Sirds tādā nozīmē, ka mēs domājam, kas ir Dievs, what he represents, ko Dievs nozīmē un pārstāv. should be the focus in our lives. Tam ir jābūt kā koncentrētam mērķim mūsu dzīvēm. That God is good, Dievs ir labs, He's just, viņš ir taisnīgs, He's kind, viņš ir laipns and all those attributes that goes with him. un visas pārējās īpašības, kas ir Dievam. This would come out in a way we live our family and communal life. Tas izpaudīsies arī mūsu ģimenes dzīvē un mūsu dzīvē sabiedrībā. And we could ask, how healthy is my family Mēs or varam my communal life? jautāt, cik veselīgi ir mana ģimenes dzīve vai mana dzīve sabiedrībā. Justice has to do
what belongs to me, or what belongs to who, and what belongs what. Nozīmīgums patiesajā ir izlemt, kas ir mans, kas kam pieder, kas pieder Dievam. That all have an equal share in the goodness of life. Jo visam, kas ir nozīmīga daļa dzīves pārpilnībā. Those three things God invited or called Abram to follow. Un šīs trīs lietas Very simple things. arī Dievs Actually, uzticēja a total Ābramam. reverse from the cultural background where he came from. Es teicu, ka Dievs viņus izsauca atstāt to vietu vai to kultūru, kurā viņš bija. But at the same time, God hinted that his descendants would live in slavery. But at some point, God would intervene Bet on their Dievs behalf. zināja, ka viņa pēcteči dzīvos arī verdzībā, bet Dievs bija parūpējies un iejaucās šajā turpmākajā As we vēsturē. remember, grandson of Abraham and his family moved to Egypt to run away from the famine that was striking the land. Mēs zinām, ka Ābrama mazdēls pārcēlās aizceļoja uz Ēģipti, jo viņi bēga no bada, kas bija tajā zemē izcēlies. The descendants of Abraham grew into a vital and powerful group of people. Ābrama pēcteči auga ļoti spēcīgā sabiedrībā, kur bija vitāli, dzīvīgi, enerģiski cilvēki. This God's promise of blessing becomes now a threat. Un tagad šis Dieva apsolījums, ka viņi saņems svētību, kļūst par draudiem. The new king that assumed the power in Egypt proposed to counteract the power of blessing. Jo jaunais ķēniņš, kurš bija ielikts Ēģiptē, viņš aicināja pretoties šim svētības aicinājumam. The new king generated a policy of forced labor toward the feared Israelites. Jo jaunais ķēniņš noteica jaunu kārtību, ka bija piespiedu darbi, spaidu darbi, verdzību, un tos piemēro Izraēla tautai. And two words were used. Un izmantoja divus vārdus. Israelites are oppressed Izraēlieši ir apspiesti, and Egyptians are ruthless. un eģiptieši ir brīvi darīt visu, ko vēlās. The forced labor practices, Šādas piespiedu darbu prakses, where others are coerced to serve kur, the ends of others, kur citus piespiež strādāt otru cilvēku labā. is not merely abusiveness. Tā ir tiesību pārkāpšana. Rather, is an essential part of the great state building program. Un ne tikai tas vēl vairāk, tas piepilda konkrētus valsts mērķus, piepildīt valsts programmas. Great governments must build great buildings. Jo lielvaras būvē lielas arhitektoniskas ēkas. In order for their name to be preserved. Vienīgi tādēļ, lai savu vārdu nostiprinātu. 2 years ago, we were standing at the shores of Stalin Canal in Karelia, Russia. Mēs bijām Karēlijā, Krievijā un stāvējām Staļina kanāla malā. It's about 230 kilometer long canal. 230 And we are told that about 230,000 people died while building it. Mums teica, ka 230 tūkstoši cilvēki ir miruši, kamēr šis kanāls tika izbūvēts. But we are told that this aggressive state policy did not work. Bet mēs esam redzējuši to, ka šī lielvaras politika neiedarbojās, The more the nenostrādāja. slave community was oppressed, the more they were fruitful and multiplied. Jo vairāk tautu apspieda, jo vairāk tā vairojās un kļuva auglīga. And the king of the land assumed genocide against the slave population. Un tad valsts vara īstenoja genocīdu pret šo vergu tautu. Clearly a self-defeating policy. Protams, tā bija pilnīga pašaizsardzības politika. Any government, either ancient or new, Jebkura vara, vai tā būtu pagātnes vara vai mūsdienu politika, stands on the following ideology. stāv uz sekojošās ideoloģijas. Believe in the endless progress of the state policies. Ticiet tam, ka valsts politikā ir bezgalīgs progress, On the other hand, un no otras puses
And on the other hand, politics of oppression. No otras puses politiķi realizē apspiestību, Because not every progress is divided equally. jo ne jebkurš progress tiek sadalīts vienādi starp daļām. There are those who do well, Ir daļa sabiedrības, kuriem viss and klājas there are labi, those who do not un fare ir so well. daļa sabiedrības, kurai nebūtu neiet And the labi. modern slogans for us, Un mūsdienu Yes. saukļi, kurus mēs dzirdam, the latter may not be the actual slavery. kā the letter, That means the oppression may not take the form of slavery these days, jo varbūt šodien šo apspiestību vairs nesauc par verdzību, but may take the form of endless productivity. bet varbūt šī verdzība ir transformējusies par tiekšanos pēc produktivitātes vai ražīguma. We have to work more. Mums ir jāstrādā vairāk, We have to work more. vēl vairāk jāstrādā. This is the catchword in any society. Jūs redzat, tas ir atslēgas vārds, This is the catchword in jebkurā Finland. sabiedrībā, tas arī ir Somijā. Almost on a monthly basis, my wife is told that to her workload has been added something new. Gandrīz katru mēnesi mana sieva saka, ka viņas darba apjomam vēl ir pielikt klāt jaunu pienākumu. And on the other hand, consumerism. Un otrs puses ir patēriņa sabiedrība. If we work more, Ja mēs strādājam vairāk, we have more to consume. tad mums ir jāpatērē vairāk. And this efficiently silences any other voices. Un šīs divas lietas apklusina jebkuru citu balsi. We had a old friends meeting with us a couple of weeks ago. Mums pirms pāris nedēļām bija tikšanās ar mūsu seniem draugiem. We've been meeting together with families for over 10 years now. Mēs nu jau tiekamies ģimeņu starpā vairāk kā 10 gadus. The other one is a university professor, Viens no mūsu draugiem ir universitātes profesors, and the other one works in the building construction business. vēl viens strādā celtniecības biznesā. And we were discussing and sharing our present experience. Un mēs apmainījāmies ar domām par mūsu šī brīža pieredzi. And the other one, the spouse said that you should do a little work with me after the work. Un vienam sieva teica, ka tev arī ar mani vajag pastrādāt pēc sava darba. And he said, I don't have any energy left after the work day. Un vīrs godīgi pasaka, tu zini, pēc tādas darba dienas man nemaz enerģijas vairs nav palicis. The only way to have a release from the workload, take distance from it, Vienīgais veids, kā atbrīvoties no darba sloga, ir distancēties no is tā. just to watch TV. Vienkārši skatīties televizoru, cilvēki cenšas. So the modern society efficiently silences any other voices. Tādējādi mūsdienu sabiedrība apklusina jebkuru citu balsi. But there came a point when Israelites could not take any more. Bet pienāk brīdis, kad izrēlieši vairs to nevarēja izturēt. Their voice of oppression, what they were experiencing, became vocal. Un tā ļoti dzirdama kļuva viņu sacelšanās And balss. God heard their cry. Dievs dzirdēja viņu saucienus. There may come a point where we cannot take any more. Vai pienākt mirklis, kad mēs vairs nevaram izturēt? Voice is an expression that what we have is not enough. Jo balss ir izpausme, ka tas, kas mums ir, tas ar to nav pietiekoši. What we have is not how things should be. Tas, kas notiek, nav tā, kā tam vajadzētu notikt. This grieving of Israelites Šāda izrēliešu saukšana pēc palīdzības maybe grew out of self-pity, varbūt izauga no sevis žēlošanas. or maybe it was a complaint, Varbūt viņi vienkārši kurnēja, but they did not resign or give up. bet viņi nebija padevušies. It's the beginning of new life. Un tas ir sākums jaunai dzīvei. Even though we did not discuss this when we went through the sermon notes, Lai arī mēs par to nediskutējam, kad mēs pārunājam svētrumu, a thought came to my mind. man ienāca prātā kāda doma. The real trouble in any given society is addiction.
Jebkuras sabiedrības slasts ir atkarības. Addiction may take many phases. Un atkarības var izpausties visdažādākajos veidos. Alcoholism is the most obvious. Visredzamākā forma ir alkoholisms. But the word addiction Bet šis vārds atkarība vai pieķeršanās comes from the Latin word addicere, nāk no latīņu vārda adicere, which means give up. kas nozīmē padoties. Those being addicted have given up their hope for something better. Tie, kas ir kļuvuši atkarīgi, ir zaudējuši cerību par to, ka ir kaut kas labāks gaidāms. Even though Israelites cried, perhaps out of self-pity or out of complaint, Tad, kad izrēlieši sauca pēc palīdzības, varbūt tādēļ, ka viņiem bija sevis žēl, but they had not given up yet. viņi vēl nebija padavušies. Psalmist writes to us, Psalm 15. Mēs varam ieskatīties psalmā, 50. psalmā, 15. pantā. Ask for help in time of need and I will help you, and you should honor me. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. God does not need, of course, to hear our cry. Dievam pat nav jādzied mūsu palīgā He saucienu. knows where we are, Viņš zina, kur mēs atrodamies. but we need to experience and cry out our present condition to Him. Bet mums ir jāpiedzīvo tas, ka mēs izkliedzam vai izsaucam savu šī brīža situāciju, ka mēs to izkliedzam uz Dievu. A vocal cry is an expression of desire for change. Tādēļ, ka tad, kad mēs balsī pēc kaut kā saucam, tās ir mūsu ilgas, lai kaut kas mainītos. I want to change the circumstances that are affecting me at the moment. Es vēlos mainīt apstākļus, kuri skar mani šajā And I brīdī. cannot go on anymore as things are. Es nevaru vairs turpināt tā, kā ir šobrīd. This oppression may take the form of a social system. Šāda apspiestība var arī izpausties kā sociāla sistēma. It may take another person. Varbūt, ka tas ir kāds cilvēks, kas apspiež. We speak about codependency, or what a person of an alcoholic experiences by living by beside him or her. Mēs runājam par līdzatkarību, kāds cilvēks dzīvo blakus alkoholiķim. Or it may be my own impulse. Varbūt tas ir mans iekšējais impulss. I do things I do not want to do. Es daru tās lietas, kuras es negribētu darīt. And the things I really would like to do, I don't do. Bet tās lietas, kuras es gribētu darīt, tās es nedaru. Whatever the form of oppression, Lai arī kāda ir apspiestības forma, it renders me powerless tā padara mani bezspēcīgu and binds us to fruitless life. un sasien mūsu rokas, ka mēs nevaram piedzīvot bagātīgu un auglīgu dzīvi. God gave the Israelites Moses to lead them out of Egypt. Dievs deva Izraēla tautai Mūzu, lai viņš izvest viņus ārā no Eģiptes. For a purpose that they would become an alternative community. Ar tādu nolūku, ka viņi kļūtu par alternatīvu sabiedrību. A community based on different values than the ones they left behind. Par tādu sabiedrību, kurā valda citas vērtības nekā tās, kuras viņi atstāja aiz muguras. Those values are first of all based on who God is. Un šīs vērtības pamatojās principā uz to, kas ir Dievs, God is free to move as He wills. jo Dievs ir brīvs rīkoties tā, kā viņš vēlās. He is bigger than any Egyptian gods. Viņš ir lielāks nekā He rendered jebkurš them now. eģiptiešu Dievs. He rendered them now. Un viņš viņus atbrīvo tagad. This God, free God, would look after them and provide for their needs. Dievs, tieši šis Dievs skatās uz viņiem un gādā par viņu vajadzībām. Manna is just one example of God's providential care. Manna ir tikai viens no piemēriem, kā Dievs uzņēmās rūpes par tautu. Secondly, He called them out to destiny, Otrkārt, viņš viņus izsauca jaunai sūtībai, to live out God's purpose for human life.
lai viņi piedzīvotu Dieva mērķi cilvēka dzīvē. which can be expressed in two words: Un to var atkal raksturot ar diviem vārdiem – compassion and justice. līdzjūtība un taisnība. This group of people, Hebrews, Šī tauta, ebreji, refers to any group of marginal people who had no social standing. asociējas ar jebkuru citu no sabiedrības izstumtu grupu, kuriem nav sabiedrībā status, Who had no land, kuriem nav savas zemes, who endlessly disrupted the social order. kuri pat traucē sabiedrisko kārtību. These marginal people who had no identity, where no nation had no land. Šie no sabiedrības izstumtie cilvēki, kuriem pat nav identitātes, kuriem nav savas zemes, God calls them out Dievs viņus izsauc ārā, to a destiny. aicina viņus jaunai sūtībai. This God's call gives them an identity. Un Dieva aicinājums piešķir viņiem They are identitāti. children of this free, powerful God. Šie ir brīvā, spēcīgā Dieva And bērni. they are here to live out God's purpose as an alternative community. Un viņi ir šeit, lai piedzīvotu Dieva mērķi viņu dzīvē kā alternatīva sabiedrība. Remember what Paul wrote to the Corinthians. Atcerieties, ko Pāvils rakstīja korintiešiem. 1 Corinthians, 1st chapter. Tā ir 1. korintiešu vēstule, 1. nodaļa. My friends, when God called you, there were not many wise, not powerful, not noble, but He chose you who were weak and powerless and marginal, in order that no one would go. Savus aicinātos nav taču tur daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. How did the Israelites fare? What did they do? Kā tad izrēlieši tika ar visu galā? Not very well. Viņiem negāja visai labi. When we read their history, Kad mēs lasām Izraēlu we vēsturi, easily discern a certain pattern. mēs ieraugam zināmu musturu šajā vēsturē. When things went well, Kad viss bija kārtībā, they forgot God. viņi piemirst par And Dievu. God allowed difficulties to come by their way. Un Dievs pieļāva, lai grūtības nāk viņu dzīvē. In their distress, they cried out to the Lord. Un savā stresā viņi kliedza atkal skaļi uz Dievu. He heard them and delivered them. Un viņš viņus uzklausīja un atbrīvoja viņus. But God has not given up on the idea that His people should be an alternative community. Bet Dievs nav pametis novērtā ideju, ka viņa bērniem ir jābūt alternatīvai sabiedrībai. And therefore, the last book of the Bible, the Revelation, Un beidzamā Bībeles grāmata, kas ir Jāņa atklāsmes grāmata, we hear the same call. mēs dzirdam atkal to pašu saucienu un aicinājumu. Come out of Babylon. Nāciet ārā no Bābeles. According to the writer John, Saskaņā ar rakstnieka Jāņa vārdiem. Babylon is a religious, economical, political system. Bābele ir gan reliģiska, gan ekonomiska, gan It politiska is all sistēma. that goes on in any given society and culture. Tā iekļaujās jebkurā sabiedrībā un jebkurā kultūrā. It is the product of human genius Tas ir šis ražīgais, cilvēciskais ģēnijs and God's adversary. un Dieva ienaidnieks, Dieva pretinieks. And this system pretends that this is all there is for human life. Un šī sistēma nosaka šo risku cilvēka dzīvē. God's call comes particularly in the context of three angels flying in the mid-air. Un īpaši Dieva aicinājums izpaužās 3 eņģeļu vēstījumā, ko viņi izsaka no debesīm. And one of them calls that God is the originator and creator of all. Viens no eņģeļiem sauc, ka Dievs ir visas sākums, visa radītājs. Therefore, He can abundantly provide for everyone who believes in Him. Tādēļ viņš var bagātīgi parūpēties par katru, kas viņam tic.
This God's call to come out of Babylon. Šis Dieva sauciens un aicinājums nākt ārā no It Bābeles gives us identity. piešķir mums identitāti. We are His children. Mēs esam viņa bērni, And we have a destiny un mums ir sūtība to work out His purposes in this world. piepildīt viņa mērķi šajā dzīvē dzīvojot, To be a blessing. lai mēs kļūtu par svētību. Creation theology, that means that belief in God as a creator and liberator. Radīšanas teorija, kas saka, ka mēs ticam Dievam kā mūsu radītājam, mūsu atbrīvotājam, That there is a powerful God who gave me my life and who sustains it. ir varens Dievs, kurš ir man devis dzīvību un kurš to uztur. Relieves us from a narrow, self-centered thinking of survival and comfort. Viņš mūs atbrīvo no šauras domāšanas, kur mēs paši mēģinam izdzīvot vai arī meklējam komfortu. And belief in this all-powerful God strengthens our awareness of a different, alternative way of life. Un ticot visvarenam Dievam, mūsos nostiprinās ticība par alternatīvu dzīvesveidu. Awareness of this alternative way of life. Apzinoties alternatīvu dzīvesveidu, A promise that at some time in the history there will be a different kind of time and situation. dod mums apsolījumu, ka kaut kad vēsturē būs savādāki laiki un savādāka As situācija. things are now will not always be the same. Tā kā lietas notiek šobrīd, God tā vienmēr will nebūs. change. Dievs mainīs. The big systems will go. Lielās sistēmas sabruks. Gives us strength and courage to move on Tas mums dod spēku un drosmi turpināt. and to live as an alternative community Un in this aicina world. dzīvot kā alternatīvai sabiedrībai šajā pasaulē. And this alternative community expresses herself in two ways. Un alternatīva sabiedrība izpaužas divos veidos. By being compassionate Tā ir līdzjūtīga and working towards justice. un strādā, lai sasniegtu taisnīgumu. And I'm quoting now Ellen White. Es vēlos citēt tā kunga kalponi Elēnu Vaitu. We are all woven together in the great web of humanity. Mēs visi esam sasaistīti kopā cilvēces tīmeklī. And we cannot without loss Un mēs nevaram bez zaudējuma, withdraw our sympathies from one another. nevaram atraut savas simpātijas viens no otra. It is impossible for a healthy influence to be maintained in the church Ir grūti saglabāt veselīgu ietekmi draudzē, when this common interest and sympathy does not exist. ja nepastāv patiesa interese un līdzjūtība par otru. In other words, not showing compassion makes me less human. Tas nozīmē, ka cilvēciskums ir atkarīgs arī no manas līdzjūtības, jo ja es esmu līdzjūtīgs, tad es nekļūstu mazāk cilvēcisks. Showing compassion makes me human. Parādīt līdzjūtību nozīmē būt cilvēkam, cilvēcīgam. And the second one, Un otrs, the mission of Christ was to heal the sick, Kristus misija bija dziedināt slimos, encourage the hopeless, iedrošināt tos, kas zaudējuši cerību, bind up the brokenhearted. izdziedināt tos, kuriem ir salauztas sirdis. The work of restoration Atjaunošanas darbs is to be carried on among the needy, ir jāīsteno to cilvēku vidū, kuriem ir vajadzības. suffering ones of the humanity. Tie cilvēki, kas sabiedrībā cieš. So what we do to other human beings, Tas, ko mēs darām otram cilvēkam, all the good we do, viss labais, ko mēs darām otram, makes us like what we do. padara mūs līdzīgākus tam, ko mēs darām. What we withdraw from doing to others in good things, Mēs piepildamies ar to, ko mēs labu darām we citiem. are also withdrawing from ourselves. Un ja mēs atraujam labus darbus no citiem, tad mēs atraujam viņus arī paši no sevis.
God has always had people Dievam vienmēr ir bijuši cilvēki, whom He wants to bless so that they can live an abundant life. kurus viņš vēlās svētīt, lai viņi var dzīvot pilnīgu, pārpilnīgu dzīvi. Abundance does not necessarily mean that we have enough money or power or prestige or anything that sort. Pārpilnība nenozīmē, ka mums būs ļoti daudz naudas, vai mums būs vara, ietekme vai prestižs. As we often speak at home, that we are living on the poverty line. Mēs mājās kādreiz runājam par to, ka mēs dzīvojam uz nabadzības sliekšņa. It means that we experience life as interesting. Tas nozīmē, ka mēs piedzīvojam dzīvi kā interesantu That it's dzīvi. good to be alive. Ir labi būt dzīvam, It is good to live. ir labi dzīvot. And know that we have everything we need for today and for tomorrow. Un mums ir apziņa, ka mums ir viss nepieciešamais šai dienai un rītdienai. I consider to be privileged. Es uzskatu, ka man ir palēmējies. I really do consider it a privilege to be a God's child in this world. Es domāju, ka tā ir ļoti augsta privilēģija būt par Dieva bērnu That šajā God pasaulē. would have called my parents and me and my family to this kind of life. Kad Dievs ir aicinājis manus vecākus, manu ģimeni, lai mēs dzīvotu šādu dzīvi. My line of work has taken me to the uglier side of human life. Mana darba kalpošana man parādījusi ir arī otru, to neglītāko pusi, kas ir cilvēka dzīvēm. I have listened to, I don't know how many stories in this life. Es nezinu, cik es stāstus, dzīves stāstus esmu uzklausījis. Ugly stories. Smagus stāstus. But I have never heard a story that there would be no hope. Bet es nekad neesmu dzirdējis stāstu, ka nav cerības, kuram nebūtu cerības. And at one point I had a series of meetings aimed at certain kind of people. Man pienāca brīdis, kad mums tika organizētas tikšanās vai sanāksmes zināmai cilvēku grupai. Meaning people who had experienced bad things in life. Tā bija grupa cilvēku, kur bija piedzīvojuši smagus Or who wanted notikumus to savā know what's dzīvē. wrong in their lives. Vai arī, kas gribēja izzināt, kas ir greizi viņu dzīvē. So I had a summer camp for this particular kind of people who came from my various lectures. Un man bija seminārs šai īpašajai cilvēku grupai, kur bija piedalījušies pirms tam dažādās And we had been lekcijās. dealing with what is it like to live as a human being in this world, Un which mēs is pārunājam, kur nozīmē dzīvot kā cilvēkam šajā pasaulē. the world which is not always fair, Šajā pasaulē, kas nevienmēr ir where godīgi, people are not taisnīgi, always loving. kur nevienmēr cilvēki ir mīloši. At the end of the meetings, Un sanāksmi beigās someone asked me, do I know what anxiety is? kāds man pajautāja, pats zini, ko nozīmē nomāktības, stress un tāds satraukums? Does anyone know what anxiety is about? Vai jūs pazīstat šo stāvokli savā dzīvē? It is how I experience my life. Tas nozīmē, kā es piedzīvoju savu dzīvi. Fearful, powerless, Es esmu nobijies, sinful, es esmu full of anger. ar apziņu, ka es esmu grēcīgs, ka man nav spēka, es esmu pilns dusmu. Anxiety builds on all these. Tātad šis stress pilnais satraukums bojās uz visām šīm lietām. And to her question I said, no, I have never experienced anxiety in my life. Uz viņas jautājumu es teicu, nē, es nekad šādu stāvokli savā dzīvē neesmu piedzīvojis. Then I had another week Un pagāja vēl Following this viena first nedēļa, week. kas nāca pēc šīs nedēļas. where the audience was different. Un tad šajā nometnē bija cita auditorija. This audience were parents whose children were recently diagnosed with rheumatoid arthritis. Tā bija grupa vecāku, kur bērniem nesen tika uzstādīta diagnoze, ka viņiem ir reumatiskais artrīts. And it was my task, it was my job
Un mans uzdevums, mans darbs bija to help the parents to see the possibilities that there are in their children's life despite of rheumatoid arthritis. Mans uzdevums bija parādīt šiem vecākiem kādas iespējas, kas sagaida šos bērnus, kas labs var notikt šo bērnu dzīvē, neskatoties uz to, ka viņiem ir reumatiskais artrīts. That it is not the end of life, Ka tās nav dzīves beigas, but it opens new opportunities. tas paver jaunas iespējas. I'm not going into it any further. Es detalizētāk par to nerunāšu. And I think we had a good, successful week together. Un domāju, ka mums bija laba, veiksmīga nedēļa visiem kopā. At least according to one participant who later became a Seventh-day Adventist. Vismaz spriežot pēc tā, ka viena no dalībniecēm vēlāk kļuva par 7. dienas adventistu. And he told me one day when I saw him not so long ago, 2-3 weeks ago. Pareizāk sakot, tas bija viņš. Un es viņu satiku pirms 3 nedēļām. And he constantly thinks what I said about his attitude towards his daughter. Un viņš vienmēr domā par tiem vārdiem, ko es pateicu attiecībā uz viņu izturēšanos, uz viņu meitu. Think on possibilities, not the diagnosis. Domā par iespējām, nevis par diagnozi. Okay. But the midsummer week came. Un tad pienāca Jāņu laiks, And anxiety in me began to arouse. un manī sāka mosties šis stāvoklis, stresa, nomāktības Those pilnais who have stāvoklis. experienced depression or anxiety in your life, you know the following cycle. Tie, kas ir piedzīvojuši depresiju, jūs atpazīstat šo ciklu, kam iziet cauri. Your sleep becomes disrupted. Jūs vairs neguļat pilnvērtīgu miegu, miegs ir ar bezmiegu mirkļiem. You don't want to eat much, Negribās ēst, or some may eat a lot. ja citi tieši otrādi ļoti daudz ēd. You lose any desire for intimacy with your spouse. Jūs zaudējat kādu vēlmi vai iekāruši savu laulāto draugu. And usually anxiety and depression goes with the following thoughts. Un parasti satraukumam un depresijai līdzi nāk jau šādas domas. No one loves me. Neviens mani nemīl, No one loves me. neviens mani nemīl. There may be people who love me, Iespējams, ka ir cilvēki, kas mani mīl, but I didn't see that at that time. bet es tajā brīdī to And no neredzu. one sees when they are depressed, when they are anxious, that there is someone who loves and someone who cares. Ja kāds ir depresijas nomākts, viņš neredz, ka ir kāds, kurš mīl, kāds, kurš rūpējās. Coupled with this was another thought. Paralēli šai domai bija vēl viena. I'm a failure. Es esmu zaudētājs vai lūzeris, kā tautas valodā. I haven't seen any results of my work. Es neesmu redzējis rezultātus savā darbā. If I had become a plumber, Ja es vismaz būtu bijis sāntehniķis, I would have seen the results of my work by joining two pipes together. es vismaz būtu redzējis rezultātu saliekot divas caurules kopā. This anxiety lasted for over 30 days. Šī depresijas sajūta man bija nomākusi vairāk kā 30 dienas. Until a certain thought began to emerge. Līdz beidzot sāk atraisīties konkrēta doma. But there is someone who loves me. Bet ir kāds, kurš mani mīl. God loves me. Dievs mani mīl. And also my wife loves me as much as I allowed her to love me. Ka mana sieva mani mīl tik daudz, cik es viņai atļauju mani mīlēt. And together another thought began to emerge. Un vēl viena doma sāk manī atraisīties. It is true that there are many things I cannot do. Ir taisnība, ka es nevaru ietekmēt daudz lietas. I don't have many talents. Man nav tik daudz talantu, But whatever I do have, bet tas, kas man ir, I want to commit into God's glory. es to vēlos darīt Dievam par godu. And I live by with these two thoughts on a daily basis. Un es dzīvoju ar šīm pāris domām katru dienu. I know there is God Es zinu, ka ir Dievs and that He loves me. un ka Viņš mani mīl. And there is my wife who also loves me. Un
Tur ir mana sieva, kas mani mīl. as much as I allow her to love me. Tik daudz, cik es viņai atļauju mani mīlēt. And there are many other people. Un vēl ir daudz cilvēki. I don't have to seek love outside the circle of these. Bet man nav jāredz viņa mīlestība ārpus šī. And whatever I have, I want to do for God's glory. Bet lai arī kas man ir, es to vēlos. These Sniegt two Dievam par thoughts godu. are directing my daily life. Šīs 2-3 domas ir pilnīgi klātesošas manā dzīvē. So God has called us to be a special community in this world. Dievs mūs ir aicinājis būt par īpašu sabiedrību šajā pasaulē. He loves us. Viņš mūs mīl, He provides for our needs. viņš rūpējas par mūsu vajadzībām. And He has a place for me in His plan Un viņam ir vieta priekš manis savā plānā, to live a life of blessing. lai piedzīvotu dzīvi, kas ir svētība pilna. I believe this with all my heart. Es tam ticu no visas savas sirds. May God bless you all. Lai Dievs visus jūs bagātīgi svētī. Let us pray. Lūksim Dievu. Heavenly Father, Mūsu Tēvs debesīs, we thank you that you came where we were. paldies, ka Tu nāc tur, kur mēs esam. You heard our cry, Tu dzirdēji mūsu saucienu. that you wanted to reveal yourself to us, Tu vēlējies mums atklāties, that you are a good God, ka Tu esi labs Dievs, that you care about us, ka Tu rūpējies par mums, and you can provide for our needs. un Tu vari gādāt par mūsu vajadzībām. We thank you that you have forgiven to us in Jesus Christ, Paldies, ka Tu mums esi devis piedošanu caur that you accept us as we are at this moment, ka Tu pieņem mūs, kādi mēs esam šobrīd, and we can have a peace with our lives, un ka mums var būt miers no Tevis mūsu no dzīvē, matter what has happened. lai arī kas pirms tam ir noticis. And we thank you that you called us to become part of your alternative community. Un paldies, ka Tu esi mūs aicinājis būt par daļu no Tavas alternatīvās sabiedrības, To live a life of blessing, lai piedzīvotu svētību pilnu dzīvi, to show compassion and sympathy for those that are less advantaged, lai mēs parādītu līdzjūtību un iejūtību tiem, kas ir grūtākā situācijā, and to work towards justice, un lai mēs strādātu, lai aizsniegtu taisnību, bringing hope to those who do not have hope. nesot cerību tiem, kuriem nav cerības. I want to praise you because you are a good God. Es vēlos Tevi slavēt, Kungs, jo Tu esi labs There is Dievs. none God like you are. Nav neviena Dieva, kas ir tāds kā Tu. Thank you for calling us Paldies, ka Tu mūs aicini to be your children. būt par Taviem bērniem. In Jesus' name we praise you Jēzus Kristus vārdā mēs and Tevi bring these slavējam thoughts to you. un nesam šīs domas Tev. Amen. Āmen.